Labrīt visiem šajā saulainajā dienā. Sāk ziedēt rozītes, un vēl tās peonies un īrisi, kurus es jums vēl neesmu rādījusi. Paskatieties, cik viņš ir tumši violetīgi melns, un sākumā, kad plauka, bija pavisam melns. Saulītē palika violetīgi melns. Kāda varenība, kāds krāsu salikums. Samtains. Arī šis īris uzziedēja. Ir līdzīgs, bet šī gaiši dzeltenā augšņa ir tumšāka. Šīs skaistās peonijas vēl zied, tikai tās senās jau pārzied. Daļais jasmīns, daļās rozītes. Šogad pavasarī mēs visi pārdzīvojām par krāšņajām rozītēm, kā tad viņas pārziemoja, jo bija tā, ka bija kailsals. Un pateicoties manam vīram, viņš paspēja tās piesekt ar ziemas kūdru. Arī dzeltenā rozīte uzziedēja un martagonlīlijas. Šīs martagonlīlijas ir tumši sarkanas, tās arī visizturīgākas, jo bija pirktas dzeltenas un tumši sarkanas, tās gan ir sala neizturīgas. Arī violetīgā rozīte uzziedēja. Šī rozīte iestādīta tikai pagājušajā gadā, un jau skatieties, kāds krums izveidojās. Un tā ir mana mīļākā un pati sliktāk augošā peonija. Pienbalta, bet ļoti skaista. Šogad tai ir 5 zariņi. Un šī rozīte arī ir ļoti mīļa. Un vēl viens tāds skaistulītis ir uzziedējis. Ir tāds pats ar gaiši zilām lapiņām, un tagad šis ir tāds tumši violets ar baltu. Un vēl šajā video būs skaistās begonijas. Un, protams, šīs skaistules nokaranās. Kāds skaistums iet no viņām. Bagātīgi zied, ļoti skaista krāsa. Un arī baltās skaistulītes nokarinās. Ai, kāreiz pagriezās, redziet, cik skaisti. Šoreiz arī apskatīsim porcelānu. Ejam. Spīd saulīte, un tikko pārgāja tāds vējš, aplauza dažus begonijas ziedus, tāpēc saliku smuki uz galda. Un, protams, gribu jums parādīt porcelānu. Porcelāns, kas arī tikko nesen ienāca kolekcijā, un vislielākā bagātība, protams, ir šī ceriņu terīne.
terīnes zīmogs. Iedomājieties, cik krāšņas pusdienas. Ceriņa trauki, ceriņa terīne, mazie kūku šķīvīši, krūzīte, skatāties, kāda viņai ūsiņa. Un, protams, teikanna. Un vēl viens svarīgs jaunpienācējs Siguldas trio. Arī šis nekad nebija redzēts, jo ar šo ziediņu bija tikai sastapti rozā, un mums ir rozā servīze. Bet šī jau ir ar lūk tādu gaiši zilu ziediņu. Arī šķīvītim ir daļš ziediņš. Nu, lūk, apskatīsim drusku tuvāk. Pazuda saulīte, un lūk, jau mākonis nāk virsū. Un ļoti skaistā, efektīgā vita. Šī ar dekolu nav zīmēta, bet arī ļoti, ļoti skaista čiekuriņa. Protams, ka reta. Tāda nebūs redzama nekur. Un kā jūs domājat, kas tas ir par dekolu? To ir veidojusi Aija Mūrniece. Pateicamies. Pat šķīvītis. No tas, cik brīnišķīgi čiekuri, kā īsti. Un, protams, arī iekšpusē. Protams, vēl interesants un skaists komplektiņš, diemžēl bez krūzēm. Krūzītes ir aizgājušas tautiņās, bet šie galvenie trauki saucās Rīga kāzas. Nu, paskatieties! Latviju kāzas, kāda mīlestība attēlota, un putniņi, jā, un taures, un pat bērni šeit ir, un augšā uzrakstīts Rīga. Vai nav brīnišķīgs, un redz, servīžu komplektiņš Rīga. Vēl pirms paša lielā mākoņa arī rādīšu jums daļās servīzes violas, arī senatnīgas daļas. Un šis zīmējums ir rokas gleznojums un arī diezgan rets. Šī lielā kafijkanniņa nāca no Igaunijas, izsolē, nu un šeit pat ir tikai šķīvīši un piena trauks. Bet pļavā pašlaik zied skaistās, mīļās, vienkāršās margrietiņas. Cik viņās ir skaistuma, mīlestības un vienkārši jauku atmiņu no pļavas ziediem. Un šī servīze ir ar īrisu, ļoti jauka, kas arī ir nesen atnākusi uz kolekciju. Šai servīzītei nav apakštasīšu, un šis porcelāns, es teiktu, ir līdzīgs. Pateiktu, ka tie ir māla trauki, bet nē, tas ir porcelāns. Vai nav brīnišķīgi skaists īris? Kā reiz tagad dārzā zied īrisi. Šai servīzē ir zaļais zīmogs.
trešā šķira. Un lūk, saulītē izceļas šīs servīzes skaistums. Šodien par ziediem un par porcelānu ir viss.